Tiem, kas to nezin, vairāk nekā pirms 1400 gadiem pasaules klimatā notika kaut kas tāds, ko tajā laikā cilvēki nevarēja izskaidrot. 536. gadā cilvēki Eiropā, tuvajos austrumos un dažās Āzijas daļās pamanīja, ka pēkšņi saules gaisma kļuva vājāka. To joprojām varēja redzēt debesīs, bet tā gaisma bija bāla un blāva. Tas izskatījās kā saule, ko sadz biezs mākonis, lai gan neviens negaiss netuvojās. Romas vēsturnieks Prokopijs rakstīja, ka saules gaisma bija gandrīz kā mēnesis gaisma. Kasiodors ziņoja, ka tās siltums bija vājš, ēnas bija vājas pat pusdienlaikā un šķita, ka gada laiku ierastā kārtība ir izjaukta. Saule pilnībā nepazuda. Notika tas, ka atmosfēras augšējā slānī bija ļoti daudz sīku daļiņu, kas aizšķērsoja daļu no tās stariem. Tā kā uz Zemes nonāca mazāk siltuma, laiks pēkšņi kļuva vēss. Saules parādījās pat tad, kad nebija ziema. Dažās vietās raža tika iznīcināta vēl pirms novākšanas. Ja raža ir maza, uzkrātie pārtikas krājumi ātri izsīkst. Cenas pieaug, cilvēki cieš badu un viņi ķermenis kļūst vājāks pret slimībām. Šo pieredzēja ne tikai viena valsts. Ir pieejami seni dati no Ķīnas par neparastu augstumu, aizkavētu ražu un sliktu laiku. Eiropā tika ziņots arī par vāju saules gaismu un augstu vasaru. Tas parāda, ka šī nav tikai parasta vietēja laikapstākļu maiņa. Taču gadsimtiem ilgi neviens nezināja, kas patiesībā ir iemesls. Toreiz nebija satelītu, nebija arī modernu meteoroloģisko staciju. Cilvēkiem nebija iespēja uzzināt, vai kaut kur citur pasaulē ir notikusi liela katastrofa. Taču galu galā viņi tomēr uzzināja iemeslu. Pierādījumi par notikušo nebija atrodami tikai vecajās vēstulēs. Ir arī skaidras pēdas koku iekšpusē. Katru gadu, kad koks aug, tas pievieno jaunu kārtu savam stumbram. Tad koku nocērt, šīs kārtas var redzēt kā secīgus apļus, ko sauc par koka gadskārtām. Kad laikapstākļi ir labi un ir pietiekami daudz ūdens un saules gaismas, koks aug ātrāk. Parasti tad veidojas platāka gadskārta. Kad ir pārāk augsts, sauss vai slikti apstākļi, koka augšana palēninās. Tad gadskārta ir šaurāka, tāpēc koks ir kā dabiska hronika. Katra gadskārta satura informāciju par laikapstākļu apstākļiem. Tajā gadā, kad tas tika izveidots, viens no vadošajiem pētniekiem šajā jomā bija Maiks Beilijs no Belfastas Kvīnsa universitātes. Viņš sāka ar fiziku pirms sāka strādāt dendrohronoloģijā, koku gadskārtu izpētē un datēšanā. Viņa komanda apvienoja gadskārtu rakstus no dzīviem kokiem, veciem kokmateriāliem ēkās, arheoloģiskajām vietām un ozoliem, kas saglabājušies mitrājos. Kad divu dažādu koku platāko un šaurāko gadskārtu raksti sakrīt, to ierakstus var savienot kopā. Šādā veidā viņi izveidoja nepārtrauktu laika līniju, kas sniedzas tūkstošiem gadu pagātnē. Kad viņi pārbaudīja laika līnijas daļu, kas atbilst 6. gadsimta vidum, viņi skaidri pamanīja kaut ko īpašu. 536. gadā Īrijas ozolu gadskārtas pēkšņi kļuva ievērojami šaurākas. Pēc tam bija neliels uzlabojums, bet nākamajos gados tas atkal pasliktinājās. Tas nozīmē, ka notika spēcīgs notikums, kas traucēja normālu koku augšanu. Un problēma nebija novērojama tikai Īrijā. Līdzīgas pazīmes koku gadskārtās tika novērotas Somijā, citās Eiropas daļās, Sibīrijā un Ziemeļamerikā. Čīlē arī tika novērots ievērojams vasaras koku augšanas samazinājums. Šīs vietas atrodas tālu viena no otras, tām nav vienāds klimats un arī koku sugas atšķiras. Taču gandrīz vienlaicīgi visās šajās vietās parādījās izteikts stress. Dažos paraugos zinātnieki pat konstatēja tā saukto sala bojājumu. Šūnas, kas parasti veidojas augstā laikā, parādījās tajā gredzena daļā, kas būtu jāveidojas siltākos mēnešos. Skaidrs un nepārprotams koku vēstījums. Pēkšņi iestājās stiprs augstums, laikā, kad tam nevajadzēja notikt. Vēstures rakstnieks Deivids Kejs pamanīja šī pierādījuma nozīmi pēc tam, kad 1994. gadā dzirdēja par pētījumu par koku gredzeniem. Viņš sāka meklēt iespējamo saistību ar sausumiem, badu, migrāciju, kariem, epidēmijām un sabiedrību sabrukumu 6. un 7. gadsimtā. Viņš runāja ar daudziem pētniekiem no dažādām jomām un salīdzināja zinātniskos pierādījumus ar seniem vēsturiskiem ierakstiem. Kejs uzskata, ka klimata katastrofa 6. gadsimta vidū bija viens no notikumiem, kam bija liela ietekme uz vēsturi. Taču šādos apgalvojumos jābūt piesardzīgiem. Tas nenozīmē, ka viens klimata notikums tieši izraisīja katru karu, epidēmiju, migrāciju vai karaļvalsts sabrukumu. Tajā laikā daudziem vēsturiskiem notikumiem bija vairāki vienlaicīgi cēloņi.
Piemēram, politika, ekonomika, pārtika, slimības, tirdzniecība un valdnieku lēmumi. Tomēr mūsdienu pētījumi skaidri parāda, ka patiešām notika plaša un spēcīga atdzišana. Pēc daudzu zinātnieku pašreizējā skaidrojuma, lielas vulkāna izvirdumi ir visiespējamākais iemesls. Kad milzīgs vulkāns izvirst, tas var izsviest sēra gāzes augstu atmosfērā. Tur tās pārvēršas mazās aerosola daļiņās, kas spēj atstarot daļu saules staru atpakaļ kosmosā. Nav nepieciešams, lai visu pasauli pārklātu bieza pelnu kārta. Pietiek ar to, ka vulkāniskie aerosoli izplatās augšējā atmosfērā, lai saules stari kļūtu vājāki un temperatūra plašā teritorijā pazeminātos. Ledus serdeņu un koku gradzenu pētījumi rāda, ka iespējams notika ne tikai viens izvirdums. Lieli izvirdumi notika ap 536. un 540. gada, un iespējams vēl viens ap 547. gadā. Tā kā tie notika viens pēc otra, klimats nevarēja uzreiz atgriezties normālā stāvoklī. Sākās ilgāks augstuma periods, ko daži pētnieki tagad sauc par vēlās antīkās mazā ledus laikmetu. Joprojām nav skaidrs, kurš vulkāns izraisīja pirmo izvirdumu 536. gadā. Ir ierosinātas dažādas vietas, taču vēl nav vienas atbildes, ko visi pieņemtu. Tāpēc nav droši apgalvot, ka tieši Krakatoa vai kāds konkrēts vulkāns ir atbildīgs. Ir apstiprināts, ka bija ļoti spēcīga vulkāniskā aktivitāte, kas atmosfērā izsvieda daudz sēra daļiņu un izraisīja ievērojamu atdzišanu ziemeļu puslodē. Īrijā šajā laikā pieauga kranogu būvniecība. Tās bija dzīves vietas vai aizsardzības vietas, kas tika celtas uz mazām mākslīgām salām ezeros. Bali ierosināja, ka tas iespējams saistīts ar nemieriem, ko izraisīja pārtikas trūkums un smagi apstākļi. Ja raža neizdodas, cilvēki var būt spiesti paļauties uz zveju, medībām un jebkuru pārtiku, ko var iegūt apkārtnē. Taču tikai kranogi nav pietiekami, lai pierādītu, ka klimats ir tiešais visu konfliktu cēlonis. Iespējams, tie tika būvēti arī drošības, varas, mājokļa vai citu vietējo iemeslu dēļ. Tagad iedziļināsimies stāstā vēl vairāk. Skaidrākā stāsta daļa ir nākamā problēma. Vispirms, saules gaisma kļuva vājāka, tad sekoja stiprs augstums un ražas iznīcināšana. Pēc tam radās pārtikas trūkums un lielāks spiediens uz kopienām, un tikai dažus gadus pēc klimata krīzes sākuma 541. gadā ieradās Justiniāna mēris. Tas izplatījās Vidusjūras reģionā un citos apgabalos, kamēr daudzas sabiedrības jau saskārās ar badu, nemieriem un vājinātu ekonomiku. Tajā laikā dzīvojošie cilvēki neredzēja sprādzienu, kas izraisīja šo katastrofu. Viņi arī nezināja, ka sīkas daļiņas no tāla vulkāna var izplatīties atmosfērā un mainīt daudzu valstu klimatu. Viņi redzēja tikai dienu, kad saule zaudēja savu ierasto spožumu, un pasaule, kas pēkšņi kļuva augstāka, izsalkušāka un bīstamāka. Neskatoties uz to, kamēr ražas saruka, bija viena spēcīga impērija, kas atradās lielu pārmaiņu vidū. Šī bija Austruma Romas impērija, ko sauc arī par Bizantijas impēriju. Jau sen vairs Roma nebija tās varas centrs. Jaunā galvaspilsēta bija Konstantinopole, bagāta pilsēta, kas atradās starp Eiropu un Āziju. Šeit cauri gāja daudzi kuģi, tirgotāji, karavīri, pārtika un preces no dažādām pasaules daļām. Tajā laikā valdīja imperators Justinians. Viņš vēlējās atgūt impērijas kontrolē bijušās Romas teritorijas rietumos. Viņa militārā kampaņa bija liela, viņa valdībai bija daudz projektu un turpinājās lielu ēku celtniecība. Bet kamēr viņš centās stiprināt impēriju, cilvēki, kas dzīvoja tajā laikā, pamanīja debesīs dīvainu parādību. Viens no viņiem bija Džons no Efezas, kristiešu bīskaps un vēsturnieks. Pēc viņa rakstītā gaisma palika vāja vairākus mēnešus. Tikai dažās dienas daļās to varēja redzēt skaidri, un pat tad tā gaisma bija blāva. Viņš nebija mūsdienu zinātnieks, kas izmanto instrumentus. Viņš bija cilvēks, kurš aprakstīja to, ko redzēja un piedzīvoja viņa paudze. Ir līdzīgs ziņojums arī no Kasiodora, romiešu amatpersones, kas dzīvoja Itālijā. Viņš uzrakstīja, ka viņi piedzīvoja pavasari, kuram gandrīz nebija ierastā siltuma, un vasaru, kas palika augsta. Zemnieki bija noraizējušies par pastāvīgi augsto vēju un lielo saulu iespējamību. Tas bija iemesls, kāpēc viņu kultūras neauga. Šie ziņojumi ir svarīgi. Šis ir svarīgs ziņojums, jo senie rakstnieki parasti nepierakstīja katru laikapstākļu maiņu. Kad viņi rakstīja par kādu dabas notikumu, tas bieži vien bija tāpēc, ka tas bija neparasts un tam bija liela ietekme. Ir vēl viens romiešu vēsturnieks, Prokopijs. Viņš teica, ka saules gaisma bija savāda un šķita, ka tai nav spēka.
Tajā pašā laikā impērijā turpinājās karš un citas problēmas. Apvienojot Prokopija, Kasiodora un Jāņa no Efezas rakstīto, izrādās, ka tas nebija vienkārši apmākusies nedēļa vai parasta augsta sezona. Tas ilgi tika piedzīvots tālās vidusjūras un tuvo austrumu daļās. Un šāds stāsts nav tikai Romas pierakstos. Austrumāzijā ir arī pieraksti par stipru augstumu, bojātu ražu, neparastu putekļu lietu un pārtikas trūkumu. No Ķīnas ir ziņojumi, kas apraksta dzeltenu vielu, kas krīt no debesīm kā sniegs. Nav skaidrs, vai visi šie ziņojumi attiecās uz vienu un to pašu daļiņu veidu. Iespējams, daži no tiem bija putekļu vētras, vulkāniskie materiāli vai citi vietējie laikapstākļu notikumi. Taču vienlaicīga pārtikas un klimata problēma parādīšanās liecina, ka notiek plašas pārmaiņas. Japānā kāds sens likums parāda, cik svarīga ir pārtika krīzes laikā. Tā būtība ir vienkārša. Zeltam, naudai vai dārdakmeņiem nav vērtības izsalkušam un nosalušam cilvēkam. Tas parāda, ka problēma nav tikai stāsta neparastajā krāsā. Lielākās briesmas slēpjas zemē, kad raža tiek iznīcināta, nav pietiekami daudz graudu ģimenēm, karavīriem un pilsētām. Kad piegāde samazinās, cenas pieaug. Bagātie joprojām var nopirkt, bet nabagie ir pirmie, kas cieš badu. Lielās pilsētās, piemēram, Konstantinopolē, pārtikai nepārtraukti jāierodas no citām vietām. Ja rodas problēmas ar ražošanu, piegādi vai tirdzniecības ceļiem, ļoti daudz cilvēku var tikt ietekmēti. Šeit tas kļuva vēl svarīgāk. Jautājums ir, kas var izraisīt vienlaicīgi neparastus apstākļus attālos reģionos? Toreiz daži pētnieki apsprieda 3 lielas iespējas. Tas varētu būt asteroīds, komēta vai arī ļoti spēcīgs vulkāna izvirdums. No pirmā acu uzmetiena asteroīds vai komēta šķiet iespējami. Kad liels objekts no kosmosa ietriecas Zemē, tas var sadragāties un izmest gaisā milzīgu daudzumu akmeņu, zemes un atlūzu. Kad šie materiāli nonāk atmosfēras augšējos slāņos, tie var bloķēt daļu saules gaismas. Tas ir viens no iemesliem, kāpēc trieciena teorija jau sen tiek pētīta. Taču objektam, kas ietriecas, jābūt ļoti lielam, lai tas spētu ietekmēt klimatu daudzos reģionos ilgā laika periodā. Asteroīds ir liels akmens, kas riņķo kosmosā. Savukārt komēta sastāv no ledus, putekļiem un akmeņiem. Kad tā tuvojas Saulei, tās virsma uzkarst un veidojas spoža aste, kas ir redzama no Zemes. Kad milzīgs asteroīds vai komēta ietriecas Zemē, sekas nebūs tikai blāva Saule. Tas atstās milzīgu krāteri, notiks ļoti spēcīgs sprādziens, plašas teritorijas piedzīvos spēcīgas zemestrīces, un kopienes, kas atrodas tuvu trieciena vietai, var tikt nodedzinātas vai iznīcinātas. Ja tas nokrīt jūrā, tas var izraisīt milzīgu cunāmi. Viļņi triecoties piekrastēm, atstājot acīm redzamas plaša mēroga iznīcības pēdas. Taču nav zināms neviens krāteris no 6. gadsimta, kas būtu pietiekami liels, lai izskaidrotu notikušo atzišanu. Tajā laikā arī nav skaidru arheoloģisku pierādījumu par vienlaicīgu milzīgu cunamī pasaules piekrastēs. Un lai gan daudzi seni pieraksti runā par vāju sauli, augstumu un pārtikas trūkumu, tajos nav skaidra apraksta par milzīgu objektu, kas nokritis no debesīm. Ir grūti iedomāties, ka trieciena spēks, kas pietiekams, lai mainītu klimatu, paliktu nepamanīts jebkurā civilizācijā. Daži pētnieki iepriekš ir ierosinājuši, ka varbūt komēta eksplodēja atmosfēras augšdaļā un nesasniedza Zemi. Šādā gadījumā varētu nebūt liela krātera. Taču tas palika tikai hipotēze, jo nebija pietiekamu fizisku pierādījumu, lai tā kļūtu par galveno skaidrojumu. Ir bijuši veci pētījumi, kas apsprieda iespējamu ar komētu saistītu notikumu, taču vēlāk iegūtie pierādījumi daudz pārliecinošāk norādīja uz vulkānu izvirdumiem. Ir vēl viena problēma ar trieciena teoriju. Asteroīda vai komētas sadursme parasti atstāja uz Zemes īpašus materiālus. Tas var ietvert lielu daudzumu noteiktu metālu, šokētus minerālus, mazus izkusuša akmens gabaliņus vai daļiņas, kas nākušas no kosmosa. Pašlaik nav skaidrs kārtas no 6. gadsimta vidus, kas pierādītu milzīgu kosmisku triecienu. Tikmēr ledū no tā paša perioda ir atrasti citi materiāli. Sēras Grenlandes un Antarktīdas ledus serdeņos zinātnieki ir atraduši slāņus, kas liecina par lieliem vulkāna izvirdumiem 6. gadsimtā. Ledus serdenis ir garš ledus gabals, kas tiek iegūts no dziļām ledāja daļām. Katru gadu, kad sniegs uzkrājas, tajā tiek iesprostotas un uzkrātas sīkas daļiņos no atmosfēras. Tas ir kā garš Zemes pagātnes gaisa ieraksts.
Ja kādā slānī parādās daudz sulfātu, tā ir spēcīga zīme, ka laikā, kad veidojās šī ledus daļa, notika liels vulkāna izvirdums. Šis ir pierādījums, ko asteroīda teorija nespēj sniegt. Atmosfērā nav tikai putekļi. To ķīmiskais sastāvs norāda uz vulkānisko aktivitāti. Saskaņā ar mūsdienu pētījumiem ir skaidras vulkāniskas pazīmes, kas saistītas ar spēcīgiem atzišanas notikumiem. 536. un 540. gadā. Šie izvirdumi daudz labāk atbilst vājās gaismas, augsto vasaru un turpmāko augu augšanas problēmu pierakstiem. Tas nenozīmē, ka romieši redzēja pašu vulkānu. Tas varēja atrasties ļoti tālu no Konstantinopoles un Itālijas. Iespējams, pat cilvēki izvirduma vietā neapzinājās, cik plaša būs tā ietekme. Romieši redzēja tikai rezultātu – neparastas debesis, augsts laiks un pieaugošs drauds viņa pārtikas krājumiem. Iespējamo iemeslu saraksts pakāpeniski kļuva arvien īsāks. Nav liela krātera, nav skaidru pierakstu par pasauli mainošu triecienu, nav pietiekamu pierādījumu par plašu cunāmī. Taču senājos ledus paraugos ir sērs un saskanīgi klimata ieraksti no daudziem reģioniem. Tāpēc, kamēr asteroīdu un komēta teorija kļūst mazāk ticama, viena cita skaidrojuma iespēja kļūst arvien spēcīgāka. Ir izvirdis milzīgs vulkāns. Tomēr tā precīzā atrašanās vieta joprojām palika liels noslēpums. Taču ne visi jautājumi uzreiz pazuda. Toreiz bija vēl viena teorija. Iespējams, ka uz Zemes nav nokritis viss komētas ķermenis. Iespējams, tas sadalījās daudzos gabalos un vienlaikus eksplodēja atmosfērā. To sauc par gaisa sprādzienu. Viens piemērs ir Tunguskas notikums Sibīrijā 1908. gadā. Kaut kas no kosmosa eksplodēja pirms sasniedza Zemi. Tas neizveidoja lielu krāteri, bet triecienmilnis nogāza ļoti daudz koku. Tāpēc Maiks Beilijs iedomājās, ka varbūt 6 gadsimtā vienlaikus eksplodēja daudzi komētas fragmenti. Ja pētījumu un daudz mazu daļiņu palika atmosfērā, tas varētu vājināt saules gaismu. Viņš pat mēģināja sasaistīt šo teoriju ar leģendām par karali Artūru. Dažos stāstos teikts, ka viņa valstība kļuva izkautusi un izpostīta, kamēr no debesīm krita postošas lietas. Taču šādi pierādījumi ir vāji. Stāsti par Artūru tika rakstīti un mainīti daudzu gadsimtu garumā. Nav arī droši zināms, vai viņš patiešām ir dzīvojis, kad viņš nomira un kuras no detaļām patiešām ir patiesas. Tāpēc leģenda par komētu nevar uzskatīt par drošu pierādījumu. Daudz svarīgāki ir fiziskie pierādījumi. Paraugi no senajiem ledus slāņiem. Netika atrastas pietiekamas kosmiskā materiāla pēdas, kas pierādītu plaša mēroga komētu bombardēšanu. Tāpēc, kamēr pētījumi turpinās, šī teorija kļuva vēl vājāka. Tagad meklējumi nonāca pie daudz grūtāka jautājuma. Kurš vulkāns izvirda? Savas sākotnējās izmeklēšanas laikā Deivids Kejs uzskatīja, ka piemērotā vieta varētu atrasties tropu reģionā. Spēcīgs izvirdums netālu no ekvatora varētu izplatīt vulkāniskos aerosolus ļoti plašā atmosfēras daļā. Dienvidaustrumāzijā ir daudz lielu vulkānu. Tie sastopami no Sumatras un Javas līdz pat Filipīnām un Japānai. Tāpēc Kejs sāka tos pētīt. Vecie ieraksti no reģiona. Ir kāds ķīniešu pieraksts no 535. gada, kurā teikts, ka tika dzirdēta ļoti skaļa skaņa no dienvidrietumiem. Nav pierakstīts, ka tas būtu bijis zibens vai parasta vētra. Iespējams, ka tālā vietā bija dzirdama ļoti spēcīga vulkāna izvirduma skaņa. Tomēr skaņas vilnis ceļo, pazūd augstās un asās skaņas. Paliek tikai zemes dūkoņa, kas atgādina tālu pērkonu. Taču ar vienu skaņu nepietiek, lai noteiktu, no kurienes tā nākusi. Kejs arī atrada stāstu no Japāņu kroniku kolekcijas, ko sauc par karaļu grāmatu. Šeit tika aprakstīts spēcīgs pērkons, zemes drebēšana, liela tumsa, vētra un lieli plūdi. Stāstā arī teikts, ka liela zeme tika sadalīta un izveidojās atstarpe starp Javu un Sumatru. Keisa kungs uzskata, ka tas varētu būt atmiņas par milzīgu izvirdumu, un starp Javu un Sumatru atrodas slavens vulkāns Krakatoa. Krakatoa ir labi zināms pateicoties tā izvirdumam 1883. gadā. Tā sprādziens bija ārkārtīgi spēcīgs un izraisīja milzīgus cunāmī. Vairāk nekā 36,000 cilvēku gāja bojā. Lielākā daļa no viņiem noslīka viļņu dēļ, kas skāra piekrasti. Pēc izvirduma liela daļa vulkāna sabruka. Nākamajās desmitgadēs no jūras izcēlās jauna vulkāniska sala. To nosauca par Anak Krakatau, kas nozīmē Krakatau bērns. Sakarā ar šī vulkāna iepriekšējā izvirduma lielumu pētnieki sāka uzskatīt, iespējams tur senatnē noticis vēl lielāks izvirdums.
Ap Krakatavu tika atrasti arī biezi vulkānisko nogulumu slāņi. Iespējams, šie nogulumi radušies no kāda sena izvirduma, kas bija spēcīgāks par 1883. gada notikumu. Pētnieku komanda devās uz salām, lai meklētu kokogli starp vulkāniskajiem slāņiem. Kokogle ir svarīga, jo tā veidojas, kad koks ātri sadag un tiek apbērts. To var izmantot radioglekļa datēšanai, lai noskaidrotu, kad notika izvirdums, taču to ir grūti atrast. Liela daļa no senā vulkāna atrodas zem jūras. Tikai nelielas vietas var izrakt aktīvajās daļās. Savukārt koki nevienmēr spēja augt ilgu laiku, pirms tos pārklāja jauns vulkāniskais materiāls. Komanda ieguva dažus kokogļu paraugus, taču viņi neatrada pietiekami daudz piemērotu paraugu tieši no galvenā izvirduma slāņa. Viņi ieguva paraugus no slāņiem virs un zem tā. Augšējais slānis tiek lēsts ap 1215, savukārt dziļākais paraugs ir no apmēram 6600 gada pirms mūsu ēras. Tas nozīmē, izvirdums notika ļoti plašā laika posmā starp šiem slāņiem. Šeit ietilpst arī 6. gadsimts, taču tas nepierāda, ka izvirdums tiešām notika 535. vai 536. gadā, kā minēts vecajā dokumentālajā filmā. Rezultāts tika parādīts tā, it kā tas vēl vairāk pastiprinātu Krakatavu teoriju. Taču pierādījumi nav tik spēcīgi. Dātumu intervāls ir ļoti plašs, it kā teiktu, ka notikums noticis vairāku tūkstošu gadu laikā. Tas nav pietiekami, lai norādītu precīzu gadu vai pat precīzu gadsimtu. Ir arī problēma ar Book of Bukod versiju, kas tika izmantota teorijā. Teorija tika apkopota tikai 19. gadsimtā, lai gan iespējams, ka tā balstās uz vēl senākiem stāstiem. Nav skaidrs, cik precīzs ir datums un ko īsti vēsta senie apraksti. Ir pētnieki, daži apgalvo, ka tas iespējams tika kļūdaini pārcelts uz 535. gadā. Tādēļ mūsdienu zinātnē netiek uzskatīts par pierādītu, ka pirmo lielo izvirdumu izraisīja Krakatavu. Jaunākie ģeoloģiskie pētījumi Sunda šaurumā nav atraduši pārliecinošus pierādījumus par milzīgu Krakatavu izvirdumu tajā laikā. Tāpēc ir nepareizi teikt, ka tas noteikti bija Krakatavu, kas uzsprāga 535. Precīzāka atbilde ir šāda. Joprojām nav skaidrs, kurš vulkāns izraisīja pirmo izvirdumu vēlīnā 535. vai agrīnā 536. gadā. Ir jauni pētījumi, kas liecina, ka varēja būt vairāk nekā viens izvirdums, kas notika gandrīz secīgi. Iespējams, vairāki vulkāni Ziemeļa puslodē izraisīja izvirdumus vienlaikus vai tuvu viens otram laikā. Un ar to problēmas nebeidzās. Apmēram 540 gadā notika vēl viens ļoti spēcīgs izvirdums. Visticamāk, tā izcelsme bija tropu reģionā. Tas vēl vairāk pagarināja augsto periodu. Reizēm Ilopango vulkāns Salvadorā tika minēts kā iespējamais šī izvirduma avots. Ir pētījumi, kas norāda uz tā milzīgo izvirdumu 539. vai 540. gadā. Taču jaunāki pētījumi to datē ap 431 gadu. Tas nozīmē, joprojām pastāv diskusijas par precīzu Ilopango izvirduma datumu un tā saistību ar otro klimata šoku. Skaidrs ir tas, ka stāsts nav tikai par vienu vulkānu un vienu izvirdumu. Visticamāk notika vairāk izvirdumi pēc kārtas tikai dažu gadu laikā. Katrs no tiem pievienoja jaunu vulkānisko materiālu atmosfērā, pirms vēl bija izzudis iepriekšējā izvirduma efekts. Kad spēcīgs izvirdums izsūta sēra gāzes stratosfērā, tur var ilgstoši saglabāties veidojošies aerosoli. Ja seko vēl viens izvirdums, kas vēl vairāk bloķē saules gaismu, tas ir kā brūce, kas vēl nav sadzījusi, bet tiek atkal traumēta. Tāpēc normālais klimats nevarēja ātri atgūties. Turpinājās vēsie vasaras, samazinājās pārtikas ražošana un kopienām bija grūtāk atgūties. Tomēr nevajadzētu teikt, ka tikai vulkāni nogāza valstības vai izraisīja visus karus tajā laikā. Katram reģionam jau bija sava ražošana, cīņa par varu, militāri konflikti, augsti nodokļi, cilvēku pārvietošanās un izmaiņas tirdzniecībā. Taču klimata krīze pastiprināja daudzas no šīm problēmām. Kad trūkst pārtikas, nemieri rodas vieglāk. Kad ekonomika ir vāja, ir grūtāk finansēt armiju un valdību. Kad cilvēki ir izsalkuši un novājināti, viņi ātrāk saslimst. Un ja tas viss notiek vienlaikus daudz viet, vēstures gaita mainās. Svarīgākais atklājums 6. gadsimta noslēpumā ir tas, ka nav pierādīts, ka komēta bija iemesls, un nav arī pierādīts, ka Krakatau bija vienīgais vaininieks. Spēcīgākās liecības norāda uz virkni lielu vulkānisko izvirdumu, tostarp vienu vēl neidentificētu izvirdumu 536. gadā un vēl vienu ļoti spēcīgu izvirdumu tikai dažus gadus vēlāk.
Iespējams, mēs vēl nezinām visu vulkānu vārdus, bet viņu atstātā ietekme ir skaidra. Tikai īsā laikā notika izvirdumi tālās vietās, kas izsūtīja materiālus augšējā atmosfērā. Pēc tam daudzu gadu garumā miljoniem cilvēku piedzīvoja augstu laiku, pārtikas trūkumus, slimības un nemierus, pat ja viņi neredzēja un nezināja, kur sākās katastrofa. Tāls vulkāns var nebūt redzams no pilsētas, bet ja tā izvirdums ir pietiekami spēcīgs, tā dūmi var izmainīt visa pasaules dzīvi.